Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un šajos vēstījumos es kā Pēteris vēstulēs cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību, lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mūsu kunga un pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esat mācījušies. Šodien es ļoti gribētu pabeigt Pētera vēstuli, taču kā gars vadīs, lai notiek? Mēs esam Pētera 2. vēstules 3. nodaļā un esam tikuši līdz 14. pantam, un tur ir teikts: tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojumus, un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Visas Bībeles mērķis, jaunās derības mērķis, visu jaunās derības vēstuļu mērķis panākt to, ka mēs varam dzīvot ar mieru sirdī. Jēzus ļoti daudzas reizes ir teicis: neuztraucieties, neizbīstieties, turiet drošu prātu. Un ja reiz tik daudz ir aizrādīts par uztraukšanos, par bailēm, Atklāsmes grāmata vispār saka, ka bailīgie debesīs nenokļūs un Dieva valstību neredzēs. Cik mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jādzīvo ar mieru sirdī. Lai kāda būtu situācija, es zinu, Dievs ir līdzās, un viņš to situāciju zina. Lai kāda būtu situācija, saproti, ka tavs uztraukums kaitēs tikai tev, un caur tavu uztraukumu tu ļauj sātanam pienākt sev tuvāk. Un tāpēc Pēteris saka: centieties, ka viņš jūs atrod, kad Jēzus nāk, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī. Miers. Ko nozīmē šis vārds miers? Mēs esam aizguluši, un ļoti daudziem patīk šis vārdiņš šalom, 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 it kā latviešu vārdu nebūtu. Un tagad padomāsim, kas ir miers. Vai tev var būt miers, ja tev trūkst naudas? Vai mājās nav maizes vai kādu citu produktu? Ja tev nav bākā benzīna? Vai tev var būt miers, ja tavai veselībai ir problēmas? Un šis te vārdiņš šalom, latviešu valodā miers, labklājība, pārticība. Viņš vienkārši pasaka: nekas nav salauzts un nekas nav pazaudēts. Viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Un mēs zinām, ka pilnīgs miers mūsos valda tad, ja mēs zinām, uz ko mēs paļaujamies, ja mēs zinām, uz ko mēs varam paļauties, ja mēs labi pazīstam to, kurš ir apsolījis būt ar mums līdz pasaules galam. Un tāpēc man šodienas aicinājums ir, ja tu vēl viņu nepazīsti, ja ir situācijas, kurās tu svārsties, šaubies, iepazīsti caur savu ticību, caur savu stāvēšanu vārdā. Par finansēm Dievs saka: pārbaudiet mani šai ziņā. Pienesiet katrs 10. tiesu un pārbaudiet mani šai ziņā. Starp citu, es esmu milzīgi pateicību parādā ikvienam, kurš piedalās manā dzīvē ar savu ziedojumu. Es lūdzu, lai es būtu laba augsne un lai šī sēkla, ko jūs ejat manā dzīvē, kā Dieva valstības darbā, nestu tiešām 100-kārtīgus augļus. Un man ir milzīga, pilna sirds ar pateicību. Un Dievs saka: pārbaudiet mani šai ziņā. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pat tiem pārpilnībā izlieties pār jums. Tāds ir Dievs. Viņam patīk pārpilnībā tevi iepriecināt. Un zini, ja tu iemācies paļauties uz Dievu un dzīvot šajā te Dieva mierā,
Nevis te populārajā teicienā, ka un dieva miers, bet tiešām ar visu būtību, neuztraukties. Tev varbūt bērni ārzemēs, un tu nezini, kas ar viņiem notiek, vai varbūt darbā tu esi paņēmis brīvdienu un nezini, kas tur tagad notiek. Lai kāda būtu situācija. Ja tevī nav miera, tas ir labs rādītājs tam, ka tev ir jāiet pie Jēzus un jālūdz viņam šis miers. Jādod rūpes un raizes viņam. Dievs ir teicis, visu savu, man liekas, ka Pāvils to rakstīja, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Dievs gādā par mums. Vēstulē Galatiešiem Pāvils saka, ka, lai brāļi un māsas, ka mēs runājam ar bagātiem cilvēkiem, mums viņiem jāatgādina, ka, lai viņi neliek cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kurš dod mums visu bagātīgi baudīt. Dievs ir ieinteresēts, ka tu bagātīgi pēc papilnam, ka kauslīgs, tā mūsu tulkojumā ir kaus līdz malai, bet citos tulkojumos līst pāri malām šis kauss. Kas tas bija? 23. psalms laikam, kad viņš saka, ka mans kauss ir piepildīts pilns līdz malām. Un Dievs ir pārpilnības Dievs. Viņš pārpilnam dod žēlastību, viņš pārpilnam dod mieru, un mums ir jāiemācās uz viņu paļauties. Un tad, kad mēs dzīvojam paļāvībā uz viņu, bez šaubām, bez satraukumiem, tas ir tas miers, ko Jēzus sagaida mūsos ieraudzīt, kad viņš atnāks. Un pirmām kārtām viņš, kad nāks, vai mēs būsim tam gatavi? Vai mūsos būs šis miers? Vai tomēr būs kaut kur kaktiņā kaut kas palicis, ko Jēzus varētu zināt un ko es neesmu izsūdzējis? Tā ir mūsu atbildība uzturēt sevi ar mieru sirdī. Un ja ir kaut kas, kas šo mieru traucē, tad mēs esam tie, kas pavēlam tam no mums aiziet. Un mēs pieņemam šo mieru. Mieru es jums atstāju, teica Jēzus, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaule dod, es jums dodu. Kad pasaule nemaz nevar iedot mums mieru, sevišķi šodien, kad viss notiek, visam ir jānotiek ātri, raiti, fiksi, un brīžiem liekas, kur cilvēks skrien, uz kurieni? Padarīt, paspēt. Manuprāt, tas tāpēc, ka viņi ir bez Dieva. Jo ar Dievu mierīgā garā, bez stresa, bez satraukuma var paspēt visu. Jo Dievs ir labs. Un ja tu viņu iepazīsti kā uzticamo draugu, kas viņš patiesībā arī ir vienīgais mūsu uzticamais draugs, tad ir viegli dzīvot. Un mēs varam būt ar šo mieru, ko Jēzus no mums sagaida. Un tad viņš saka nākamajā pantā, uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu. Re, kur ir svētapšana. Dievs pacietīgi gaida, kad mēs izveidosimies viņa līdzībā. Viņš pats mūs veido, un viņš to dara atbilstoši tam, kā tas ir tev un man vajadzīgs. Cilvēks var censties atmest kaitīgos ieradumus, bet ja to nedarīs Dievs viņa dzīvē, nekas nesanāks. Un tikai Dievs zina, kurā brīdī, kā, kad, ko noņemt un no kā tev ir jāatsakās. Tāpēc, ka Dievs tevi radīja. Un tikai viņš zina, kā visu tavā dzīvē savest kārtībā. Bībele saka, ka viņš mūs redz kā bezmiesas iedīkli. Viņš mūs ir redzējis vēl pirms pasaules radīšanas. Mūsu dzīvi viņš bija ieplānojis jau sen, vēl pirms mūsu rašanās. Kurš zina mūsu dzīvei vislabāko plānu, kā jums šķiet? Dievs. Ir vērts viņam uzticēties un ir vērts uz viņu paļauties. Tāpēc šodien es teikšu tā, debes Tēvs. Kungs, es pateicos Tev, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts. Tu zini manas domas jau no tālienes. Nav vārdu uz manas mēles, kas Tev nebūtu zināms. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu manai dzīvē nospraudi mērķi, plānu, idejas. Un šodien, kungs, es nolieku malā savus plānus, jo es gribu sekot Tavējiem.
jo tavs plāns ir pilnīgs, tavas domas ir pārākas. Tāpēc, Tēvs, es lūdzu, lai šodien notiek ar mani pēc tava prāta, pēc tava vārda, pēc tava plāna. Ne kā es gribu, bet kā tu gribi, Tēvs. Lai par manu dzīvi tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība. Pateicos tev, ka tu sedz mūs šodien ar savu labvēlību kā ar bruņām. Pateicos, ka ar Jēzus brūcēm esam dziedināti. Pateicos, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības, jo tu esi labs, un es tevi mīlu. Paldies tev, tēt, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.